10 principi, pēc kuriem darbojas vastu un kā tas var uzlabot tavu dzīves kvalitāti. Pirmais punkts - gaišā, tumšā balans. Telpā, kurā ir pārsvarā tumšie toņi, vairāk ir tāda nomācoša sajūta, ilgstoši, protams, uzturoties tādā telpā, nospiedoša. Un savukārt telpa, kura ir ļoti, ļoti gaiša, visas sienas ir baltas, ir viegluma sajūta, protams, ir viegluma sajūta, taču tajā pašā laikā trūkst sazemējuma. Ir tā sajūta, ka idejas ir, impulsi ir, vēlmes ir, taču ir grūtības ar to realizēšanu. Tāpēc ir nepieciešams balans telpā. Ir gaišā telpas daļa un ir tumšāka telpas daļa. Tātad, ja mēs skatāmies uz šīs vastu kartes, tad siena, kur ir ziemeļi, ziemeļaustrumi un austrumi, šī siena vienmēr būs gaišāka. Savukārt pretējā siena, rietumi, dienvidrietumi un dienvidi, tā būs tumšāka daļa. Un, jā, tas rada gan tādu balansa sajūtu, stabilitāti un sazemējumu. Ja? Ir ideja un ir realizācija. Un kas vēl ir, ja ir ļoti baltas telpas, tas arī saistās ar nonulēšanos. Ja tā ir kā cilvēks patstāvīgi atrodas nonulēšanās pozīcijā. Protams, ik pa laikam tas ir vērtīgi, taču ikdienā tas tiešām traucē realizēties. Tā, otrais punkts. Viegls, smags. Ja? Tad jāievēro arī balans zonās. Zonas, kuras mums ir jāsaglabā maksimāli vieglākas. Tās ir tās pašas, kuras jau teicu par krāsām, kuras ir mums gaišākās. Ziemeļaustrumi, austrumi. Tā ir gan gaišākā zona, gan vieglākā zona. Tas vienmēr ir jāpaturprātā. Un savukārt pretējā siena ir tumšākā siena un smagākā. Tātad, ja ir iespēja kādu no smagajām mēbelēm no šīs sienas pārvietot uz pretējo sienu, tad to noteikti iesaku izdarīt un pavērot, kādas pārmaiņas, kādas sajūtas, kas notiks. Tālāk, trešais punkts ir zonas, kur mums ienāk enerģija. Ienāk dzīvības enerģija, veselība, viss, kas mums dod spēku, enerģiju, augt, attīstīties, pilnveidoties, justies labi, enerģiski, priekpilni. Ja, tātad šī ir tā zona, ziemeļaustrumi, kur mums ienāk šī enerģija. Pretējā zona ir tā, kur aizplūst. Ja, tāpēc tas ir vēl viens iemesls, kāpēc mums rietumu, dienvidrietumu un rietumu zona ir jāpadara tumšāka, smagāka, lai mēs nenopludinam, to skaisto, pozitīvo enerģiju tādā vienā rāvienā. Ja, lai nav tā, ka viņi ieplūst un uzreiz izplūst ārā. Tas notiek tādā gadījumā, ja, piemēram, visa telpa ir absolūti gaiša. Ja nav ievērots šis balans. Jā, un tāpēc pozitīvi ir tad, ja mums ziemeļaustrumu un austrumu daļā ir vairāk logu nekā pretējā sienā un arī ieejas durvis. Ja, tas ir ļoti, ļoti labvēlīgi. Protams, nav neviena no šīm enerģijām slikta. Ir vajadzīgas gan šī ienākošā, uzpildošā enerģija, gan arī šī pretējā, kas ir savā ziņā noārdošā, kura palīdz
Jā, tātad noārdīt to, kas jau vairs nav vajadzīgs, ja, kas savu ir nokalpojis. Kā diena un nakts, ja. Abas divas mums ir vajadzīgas, un katrai ir sava loma, savs uzdevums. Un tātad arī šajā zonā mums notiek tāda kā enerģijas uzkrāšanās. Ja? Šī enerģija, kas mums ienāk, ja mums ir kārtīgi nostabilizēta šī daļa no rietumiem līdz dienvidiem, ja, tad tur notiek tā kā jā, šīs enerģijas uzkrāšanās, kuru mēs varam izmantot savām vajadzībām. Galvenais ir nenopludināt. Tālāk, 4. punkts - brīva centrālā zona. Tātad centrālā zona mums ir šeit, kur ir baltais kvadrāts, jeb brahmastāns. Tā ir mājas sirds, mājas dvēsele. Šeit no paša centra ienāk telpā un piepilda telpu mājas iekšējā enerģija. Mums ir tātad ārējā enerģija, kas ienāk caur sienām, logiem, durvīm, un ir mājas iekšējā enerģija. Un tāpēc ļoti svarīgi, lai šī centrālā zona būtu pēc iespējas brīvāka, tukšāka, vieglāka un baltāka. Jebkas, kas atrodas šajā daļā, tas parāda uz cilvēka iekšējām tādām ļoti spēcīgām pārliecībām, uz programmām, ļoti bieži arī uz tādiem sevis nemīlēšanu vai uz lieliem sevis tādiem meklējumiem, ja, kur nav šī kur cilvēks līdz galam nejūt sevi. Tas ir tad, ja tiešām šeit ir vai nu lielas smagas mēbeles, vai sienas, ja, kā tāds liels bloķējošs elements. Ja ir iespēja no šīs zonas kaut ko pārbīdīt, tad tas ir labākais, ko var noteikti izdarīt. Ja tur ir sienas, tad vienkārši jānokrāso baltā krāsā. Tas jau noteikti daudz ko atvieglos. 5. punkts. Katrai lietai sava vieta mājās. Šeit var redzēt, ka karte ir iekrāsot dažādos sektoros, dažādās krāsās, ja šie sektori. Un šeit ir gan zemes elements, gan ūdens, uguns, gaiss. Un tieši tāpat arī mājās ir ar lietām. Katrai lietai ir šis savs pirmelements. Lieta, tehnika, visas sadzīviskās lietas, kas mums mājās ir. Un to zinot, mēs varam daudz harmoniskāk izkārtot savu dzīves vietu. Ja, tātad katru šo lietu novietojot tai piemērotā vietā, kur tā jutīsies visharmoniskāk. Un tātad, ja ir harmonisks iekārtojums mājās, tas nozīmē, ka arī mūsos ir atsaucās šis harmoniskais stāvoklis, jo mājas ir mūsu spogulis. Lūk, protams, ka mēs nevaram 100%, visbiežāk tas nav iespējams, ja, ka pilnīgi visu mēs varam izkārtot pēc vastu principiem, taču tas uzdevums ir maksimāli izdarīt to, ko mēs varam, izmainīt to, ko mēs varam, un piedzīvot šo pārmaiņu augļus. Vērot, kā mainās un uzlabojās mūsu iekšējais stāvoklis un mūsu dzīve. Notikumi apkārt, tie vienkārši sāk notikt un mainīties. Tā. 6. punkts. Tāds ideālās proporcijas 70% brīva telpa un tikai 30% ir aizpildīta ar mēbelēm, tehniku, ar visu, kas mums mājās ir. Ja, tātad 70% ir brīvība. Citiem tas liekas kā tukšums,
Bet patiesībā tas ir potenciāls. Tas ir mūsu potenciāls, mūsu iespējas. Jo tā kā piebāztāka māja, jo vairāk ir visādas mēbeles detaļas, visādas lietiņas, nieciņi, viskaut kas, jo mazāk enerģijas mums ir. Un jo vairāk mēs atbrīvojam telpu, jo vairāk mēs palielinām savu potenciālu. Tā, 7. punkts - dabīgi materiāli. Ja, tas ir tas, kas arī ļoti atbalsta mūsu pašsajūtu, labsajūtu, emocionālo stāvokli. Un tie ir dabīgie materiāli. Jā, tātad koks, akmens, māls, līns, kokvilna, ja viss, kas ir tāds dabīgais materiāls, jo dabīgajam materiālam ir principā visam ir sava vibrācija. Ja? Un jo dabīgāks materiāls, jo augstāka vibrācija ir. Tas nozīmē, ka mājās jau automātiski šī vide, šī telpa ir daudz mums atbalstošāka un veselīgāka. Un, protams, vienmēr arī ir patīkamāk pieskarties dabīgajam materiālam. Tā, 8. punkts. Katrai lietai ir jābūt ar nozīmi vai pielietojumam. Pilnīgi visam, kas atrodas mājās, ir jābūt kaut kādai jēgai. Vai nu tas ir praktiskais pielietojums, ja, praktiski izmantojama lieta, kura tiešām tiek izmantota, vai arī tas ir kaut kas, kas rada pozitīvas sajūtas, emocijas, ir patīkamas atmiņas. Ja, tas ir tas, kas tā kā mūs paceļ caur šo foršo sajūtu. Un tādām lietām, protams, ir vieta būt mājās, taču ieteicams atbrīvoties no visa tā, kas saistās ar negatīvām atmiņām, negatīvas asociācijas, varbūt skumjas, varbūt bēdas, ja, tā kā, lai tas nav acu priekšā. Nu, vēl labāk, lai tādas lietas vispār mājās nav. Jo mājas tomēr tā ir tā vieta, kur mums notiek atjaunošanās procesi, kur mēs uzpildamies, un jo atbalstošāka ir šī mūsu telpa vide, jo harmoniskāk mēs varam gan būt, gan realizēties visās tēmās. Tāpēc, jā, jebkurā gadījumā tā ir tāda ļoti vērtīga prakse, iziet cauri savai dzīvesvietai un apskatīt visu, kas tur atrodas, sajust, vai man to vajag, vai man to nevajag. Un ir vēl tāda lieta, ka tie cilvēki, kuri ir tā kā vācēji, krājēji, kur stāv gadiem neizmantotas kastes, maisi ar dažādām lietām, bet tas netiek lietots. Tas ir tāds tā kā enerģētiskais sabiezējums, kas zog cilvēka enerģiju. Un atbrīvojoties no tā, cilvēks atgūst atpakaļ savu enerģētisko potenciālu, to enerģijas daļu. Ja, tāpēc vien ir vērts tiešām visu lieko, kas nav vajadzīgs, vai nu izmest, vai, ja tās ir labas lietas, tad varbūt var uzdāvināt vai noziedot kādam, bet mājās to neturēt. Un ja mēs arī skatāmies pēc vastu, ja, tātad cilvēks to nezin, ja, bet ir kaut kādi lielie krājumi, ar lietām, varbūt kādreiz noderēs, ja? Un iespējams viņi stāv, piemēram, uz veselības asas. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka cilvēks šādā veidā nobloķē savu veselību. Jā, tas var izpausties kā, nezinu, man pirmā doma vienkārši, kad stāv kaut kādi tādi nevajadzīgo lietu maisi uz šīs asas. Manā asociācija pirmā nāk kā tāds liels augonis.
kā tāda liela pumpa. Jā, bet nu, tas ir tīri asociatīvi, jā, bet tur var būt kaut kādas veselības lietas. Un tiklīdz cilvēks noņem to nost no šīs zonas, ja, varbūt vienkārši pārceļ uz citurieni, ja tā atverās, nu tā kā šis, šī enerģija pienāk atpakaļ cilvēkam un notiek atvesļošanās procesi daudz ātrāk un harmoniskāk. Ja, tāpēc, ja jūs nezināt savu vastu karti, tad iespējams, ka tieši šo krāmu noņemšana atvērs kādu tēmu, ja, kādu ļoti svarīgu dzīves tēmu, vai tā ir veselība, vai tās ir attiecības, vai finanses, vai jebkas cits. Jā, tā kā neturam mājās tādas lietas. Es domāju, ka tie cilvēki, kuri ir taisījuši revīziju mājās, ļoti skaidri jūt, kā nomainās sajūtas, vai ne? Kā nomainās lauks. 9. punkts - dažādu dzīves sfēru aktivācija. Tātad vastu izmanto 5 pirmelementus. Ja, tas ir zeme, gaisa, ūdens, uguns, ēters. Un, attiecīgi, ja ir cilvēkam vajadzība aktivizēt kādu no dzīves sfērām, arī, ja tātad vai nu tās ir attiecības, veselība, naudas tēmas, ja, tad izmantojot konkrētus pirmelementus, mēs varam aktivizēt. Tas ir kā papildus tāds instruments, ko mēs varam izmantot. Ja tās būs finanses, tad konkrētā vietā ūdens, mēs izmantojam ūdeni, ja tās ir attiecības, tad uguns elementus un katram konkrētā zonā. 10. punkts - vastu saskaņā ar dabu. Ja, tad viss ir saistībā ar sauli, ar saules ritmiem, ar debes pusēm, ar dabas elementiem, pirmelementiem. Un vastu ir par to, jā, ka mēs savienojam šīs daļas - daba, cilvēks, telpa - harmoniskā balansā. Lai cilvēks savā dzīvesvietā justos laimīgs, piepildīts, priekpilns, dzīvotu pārpilnībā, pārticībā, veselībā un saskaņā ar sevi un savu būtību.